Šodien svinam to, ka sākās skola. Svinam ar gardām svētku pusdienām. Gatavojot savai meitai un viņas draugiem, es šodien jo īpaši piedomāšu pie ēdienu prātam, ja pasaulē tā saukto brain food. Sākas rudens, un tas sākas ar brīnišķīgiem svētkiem. Pirmo skolas dienu. Manā ģimenē tie ir īpaši svētki, jo mana meita sāks iet 2. klasē. Tāpēc šodien gribas sarīkot skaistas pusdienas. You got me red flower, what I put in my hair. You wanted to see me in the darkness of the night. You got me red flower, what I put in my hair. You wanted to be a king of my soul. Flower, what I put in my hair. You wanted to see me in the darkness of the night. You got me red flower, what I put in my hair. Šodien visas ēdienas sastāvdaļas esmu izvēlējusies tādas, kuras aktivizē smadzeņu darbību. Skolnieku brīvlaiks ir beidzies, tāpēc tagad visa enerģija būs jāvelta mācībām. Bet kur lai ņem enerģiju? Mēs taču visi gribam palīdzēt saviem bērniem mācībās. Izvēlēsimies viņiem derīgus produktus. Es zinu, dažreiz tas nemaz nav viegli. Bērniem ļoti patīk pārsteigumi, tāpēc ēdieniem šodien esmu izdomājis nosaukumus. Būs zinkārīgie guakamoles salāti, būs mēnce labam garstāvoklim, un saldajā būs siera kūka ar ogām. Vispirms es sākšu ar kūkas gatavošanu. Tā būs vienkāršā siera kūka, kuru var pagatavot īstenībā jebkurš. To var pagatavot kopā ar bērniem, to var pagatavot vīrietis savai mīļotajai. Un vispirms tad ķeršos pie cepuma smalcināšanas. Ņemšu cepuma selga, tie man kaut kā no bērnības ir tie paši mīļākie cepumi, un kūkām tie ļoti labi der. Es parasti izvēlos klasisko selgu, bez jebkādām garšām un aromātiem, jo tos es vienkārši neatzīstu. Es smalcināšu selgas cepumus šādā te blenderī vai smalcinātājā. Patiesībā līdzīgi kūku esmu gatavojusi jau sen. Atceros savā bērnībā gatavoju zemeņu kūku, kuru arī apakša bija ar cepumiem selga, un krems sastāvēja no zemenēm un saldā krejuma. Tad es nedaudz pieaugu, un tad es šo kūku uzlaboju ar sieru. Tāpēc šodien likšu maskarponu sieru. Maskarponu siers, tas ir radies Itālijā, un tur viņi ražos pēc speciālas tehnoloģijas. To mēs saucam par sieru, bet patiesībā tas ir tāds biezs saldais krējums, kas garšo ļoti labi arī bērniem. Jā, cepumiņus ņemam vienu paciņu. Tagad sasmalcināšu. Cepumus sasmalcinu ļoti smalki, tā lai nejustos nekādu gabaliņu. Klāt pievienošu sviestu, kādus 75 gramus. Uz acis tas būs kaut kur šitā. Man nepatīk virtuvē izmantot svarus. Sviestam jābūt ir istabas temperatūrā, tā lai viņš ir mīksts un viņu viegli var iemaisīt. Un tad tās muka rociņas viņu samaisu, tā lai veidotos tāda viendabīga masa. Jāskatās, varbūt sviests ir vajadzīgs nedaudz vairāk. Viņai vienkārši ir jāturās kopā, tā lai viņu viegli var ieklāt kūkas formā. Izskatās, ka drusciņu vēl man vajadzēs to sviestu. Bērniem ļoti patīk īstenībā gatavot šo kūku, un man meita man vienmēr palīdz, bet par cik šodien es viņiem gatavoju pārsteigumu, tad, protams, ka viņi nedrīkst piedalīties šīs kūkas tapšanā. Tai konsistencei jābūt tādai, ka viņas atspiež, un tad tāda viendabīga masa veidojas. Lūk, būs jau labi. Es kūku cepšanai izmantoju tādas viltīgas formas. Divas formas, kas viena ir formiņa, kurā cep tartas, un tad otra ir tāds riņķis. Tad es izdaru tā, ka viena ieliek iekš otru, tā lai man smuki tā kā pieturētos, nekas netecētu ārā no kūkas. Un tad iekšā ieklāju pergamentu, lai kūkai būtu pēc iespējas mazāk saskara ar metālu. Un tad
Tad šajā formiņā likšu iekšā šo cepumu masu. Šo kūku var uztaisīt arī tie cilvēki, kuriem mājās nav cepeškrāsnes, jo mēs viņu vienkārši necepsim. Viņi nav paredzēti cept. Tad, lai piespiest šos te cepumiņus, arī ļoti labi var izmantot tādu lietu kā tādu stampiņu, kuru tā vienmērīgāk var viņus piespiest pie apakšiņas. Tas arī šķērsgriezumā izskatās ļoti smuki, ka tai kūkā ir tāda vienmērīga, viendabīga apakšējā kārtiņa. Apakšiņa ir gatava, un tagad var sākt ķerties pie krēma gatavošanas. Es izmantošu saldo krējumu. Saldam krējumam noteikti ir jābūt no leduskapa, jo viņu vieglāk ir uzputot, tad, ja viņš ir augsts. Krēmām man būs nepieciešams arī maskarpones siers. Ņemšu 2 paciņus un 1 200 gramīgo saldo krējumu. Putošu saldo krējumu ar pūdercukuru. Parastajam cukuram ir graudiņi. Pūdercukurām viņš ir ļoti smalks, un viņam nevajag tādu tik ilgi viņu putot, lai izkustu šie graudi. Pūdercukuru ņemšu uz aci. Kādas 3 karotes. Es jums, protams, ieteiktu izmantot atbilstošas bļodas, lai vienkārši tas saldais krējums neiet pa gaisu, kā tas varbūt notiks ar mani. Ļoti lēns aparāts. Saldo krējumu es sakulu tādās vieglās putās, jo tagad es pievienošu maskarpones sieru. Pievienoju 2 paciņas. Var, protams, viņu likt mazāk, bet tad kūkai būs vajadzīgs pievienot želatīnu. Es šajā gadījumā negribēju. Tad vēl šai sieru masai gribu piespiest nedaudz citronu un laimu. Citronos un laimos ļoti daudz C vitamīns, kas ir ļoti noderīgs mūsu bērniem. Arī citrons un laims dod ļoti labu garšu kūkai. Tad saputošu maskarponu kopā ar viegli uzputoto saldo krējumu. Konsistencei jābūt tādai biezai. Tagad šo masu ieklāšu formā. Maskarpones sieru vietā var izmantot arī Filadelfijas sieru, bet tas būs nedaudz sāļāks. Ļoti labi nodara arī Rīgas piensaimnieku ražotais kāruma siers. Vienmērīgi izsmērēju. Vispār šai kūkai būtu jāstāv leduskapī. Es pat teiktu, ka uz nakti, respektīvi 12 stundas. Tā kā man laika nav, jo ballīte jau tūlīt sāksies, tad es šo kūku likšu saldētavā uz kādu stundiņu. Pēc pāris minūtēm ķeršos pie mēnesis gatavošanas. 'Cause I'm free.